Talsu lidlauka skrejceļš ir aptuveni 380 metru garš. Jau nedēļas sākumā vienā tā stūrī ar dzeltenu krāsu rokās rosās vairāku cilvēku komanda un aprises iegūst otrais burts vārdā Pīs, kas latviski nozīmē miers. Tas ir mūsu mīļais kačeris, tāpēc, kad ar rotām šis būtu nereāli, tad būtu jāsēž kādi 3 mēneši. Bet šis ir akrilkrāsas un mēs viņus atšķēdam ar ūdeni, lai višķiņi vienmērīgāk. Ceram, ka mums pārāk stiprs vējš neaizpūtīs tālu, ka paliksim kontūrās. Kad skrituļslidotājs Nils Jansons satikās ar ielu mākslinieku Kivī, lai radītu dizainu skrituļslidām, ar kurām doties uz pasaules čempionātu Romā, viņam ne sapņos nerādījās, ka jākrāso būs lidlauks. Līdz šim Latvijā lielākais mākslas darbs ir Saule pērkons Daugavā ar 800 kvadrātmetriem, un idejai radīt vēl lielāku Talse piekrita zibenīgi. Un tad Beāte man zvan saka, ka sliktas ziņas. Nebūs 1000 kvadrātmetri, būs 4000 kvadrātmetru zīmējums. Es saku, tās jau ir lieliskas ziņas, tās nav sliktas. Man vispār patīk tā, ko viņi nes, to mieru un tā tālāk. Es domāju, ka mums arī pasaulē un novadā un visiem noderētu miers. Mums pilsētas pārvaldnieks teica, ka to varēšot redzēt no kosmosa, vai viņš pārspīlē? Ja kosmosā ir diezgan labs zooms, tad visu varēs redzēt. Bet es domāju, ka mēs izlidinājām dronu un pāris metru augstumā ļoti labi arī redzēt. Ir pagājušas 24 stundas un progress šeit Talsu lidlaukā ir acīm redzams. Un projekta autori ir izpētījuši, ka šis būs pasaulē lielākais Pīs uzraksts. Mēs tā kā domājām, ja mēs kaut ko taisam, tam jābūt pasaulē lielākajam, garākajam vai platākajam kaut kam. Mēs nākam no mazas valsts Latvija, bet visu pasauli, visas iespējas vaļā. Tā kā arī te mums mēģinājām visas robežas, ierobežojumus, kā teikt, novākt un iet līdz galam. Darba augstums ir 250 metru un pavisam izmantoti 1000 litru krāsu. Varējām sākumā jau tur tikai baltas burtas, bet tas iztītos, ka tas varbūt tās kādi strādnieki kaut ko ir uzkrāsojuši. Gribēs, lai tas mākslinieks kā dzirgs bišķīt un arī lai ir tā krāsainība, krāsas tomēr palīdz cilvēkiem. Katrs burts ir tikpat liels, cik 12 stāvu māja, lai gan vizuāli tā nemaz neizskatās. Piemēram, tas optiskā ilūzija. Lietas, kas ir uz zemes, liekas, nav tik tālu, bet tajā brīdī, kad tu pacēl augšā, tad ir tāds, tas īstenībā ļoti augstu. Sanāk viens burts, 44 metri, 12 stāvu māja ir kaut kādi 42 plus mīnus 43, tāpēc viņi pat ir lielāki par 12 stāvu māju. Ne? Šis ir arī ielu mākslinieka Kivī paša līdz šim lielākais radītais mākslas darbs. Nils ir līdzautors un nedēļas beigās līdz ar mākslas darba pabeigšanu gandrīz gatavs arī skrituļslidu dizains, ko veido procesa laikā iegūtās krāsu šļakatas. Abi pievienos vēl dažas detaļas un gatavs. Ar tām Nils Jansons nesīs tālāk miera vēsti pasaulē. Skrituļslidošana man tāda misijas darbs ir vairāk. Es mēģinu pasauli darīt labāku. Tas nav tikai dabūt kaut kādas atzinības priekš sevis. Tas ir tā kā es eju, un ja tas ir kaut kas iedvesmojoši, iespaidīgs, tad pie reizes var pateikt cilvēkiem, kas ir svarīgs, kāds ir mans skatījums uz dzīvi, un skaidrs, ka miers ir tam visam pamatā. Tikmēr pats mākslas darbs paliks Talsiem, un atkarībā no laika apstākļiem tam vajadzētu noturēties vairākus gadus. Šonedēļ komanda jau saņēmusi pirmās atsauksmes, ka uzraksts pat tiešām redzams no lidmašīnas. Sanita Liepiņa, Terēza Matisone, speciāli 360 ziņnešiem.